bet ja šajā mirklī būtu iekšējais balsojums, vai jūs izbalsot Annu? Nu, nē. Nē. Es domāju, ka nē. Varbūt es balsot par Annu. Jo pret citiem man vispār, man nav neviens cilvēks, kas man šeit kaut būtu, labi, Anna jau man arī nav nodarījusi pāri, bet laikam, ka jā, es balsot par Annu, ja godīgi sakot. Es nezinu. Nu, skaidrs. Tu nevari nezināt. Tev ir jābūt savam viedoklim. Tu noteikti zini, bet tu vienkārši to negribi teikt. Tu baidies. Nē, es godu vairs nezinu. Tu baidies, ka kāds, ko tu varētu nosaukt, varētu tev apvainoties. Arī, bet es patiešām nezinu. Galīgi nezinu. Es varbūt lozētu. Ņemot vērā to, ka vakar es ļoti pēc tā visa saskumu. Man tas personīgi traucē sagatavoties. Viss šīs sarunas. Personīgi man pret viņu arī nekas nav. Viņi to ļoti labi zina, bet ja būtu tagad iekšā balsošana, tad... Šajā situācijā, es nezinu. Tu arī lozētu? Es nezinu, vai es lozētu. Es no sākuma to visu kārtīgi apsvērtu, izdomātu, kā ir pareizi, kā nē. Šobrīd tev tam nav laika. Tev ir iedots papīrs, tev ir iedot pildspālu. Lūdzu, uzraksti, kas no tavuprāt iet ārā no šaubu. Nē, tad es rakstītu Annu. Ivar? Es darītu tā. Protams, man pret Annu nekas nav. Un es viņu noteikti nebalsot, jā, uz to izbalsošanu. Es darītu tā, pat cik lielākais vairums par to, par Annu. Tu tā līdzsvaram par kādu citu. Ka viņai būtu, jā. Es vienkārši nebalsot par sevi. Es laikam, mēģinātu būt ļoti objektīva. Protams, šobrīd, kas kāds es vienkārši varbūt mēģinātu izdomāt, ka no tā vakalā, no tās profesionālās puses, kurš varbūt mazāk ir. Bet viss ir pelnīti. Es nezinu, varbūt kāds pat lozātu. Es nebalsotu par Annu, jo viņa ļoti labi dzied. Es uzskatu viņu vienu no profesionālākajiem dziedātājiem vispār šeit. Man ļoti patīk, kā viņa dzied. Neviens neapstrīd Nikuci. Neviens neapstrīd Annas talantu. Anna ir ļoti talantīga. Bet mēs visi esam šeit atnākuši dziedāt. Bet ir tā, ka arī dzīvē un uz skatuves ir tā, ka neviens producents nesīsies tikai vienīgi uz talantu, jo Amerikā tuneļos dzied cilvēki ar fantastiskām balsīm, spēlē saksofonus. Man ir bijis tā, ka man žoklis atverās no tā, bet nav cilvēcīgā faktora. Tu saki vienu un dari pavisam kaut ko citu. Varbūt, Nikus, tu nebija tajā iesaistīts tik daudz, cik es, Mareks, ka uzreiz mēs varam atbildēt. Varbūt tāpēc, ka es esmu tā malā. Es stāvu malā tajā visā. Es tajā neiesaistos tik ļoti. Tagad mēs izbalsosim vistalantīgos cilvēkus. Un viss būs Sarunas turpinās arī pēc tiešraides. Ja būtu tāds iekšējais balsojums, es tiešām balsotu tikai skatoties no tā, cik objektīvs viens spēts, protams, par to, par attieksmi, par to, kurš, manuprāt, ir pelnījis visvairāk palikt, un tad vienkārši izslēgšanas metodi. Tā kaut kā. Censtos. Es nezinu, vai man tas izdotos. Nē, tas ir īstenībā privāti viss. Es arī, ja es balsotu, es neatklātu nevienam.